Labdien, mani sauc Andris Krūmiņš, un šis video ir domāts, lai radītu priekšstatu jums skatītājiem par to, kā es modelēju un kā vispār var modelēt. Un laikam sāksim ar to, ka es palaidīšu savu grafisko redaktoru. Es izmantoju 3ds Max 2008. gada versija, kura ir izveidojusi kompānija Autodesk. Šis ir viens no visjaudīgākajiem grafiskajiem redaktoriem, ko var iegādāties šeit. Var taisīt daudz ko, animāciju, visādus specifektus tam līdzīgi, tāpēc viņi izmanto gan spēļu taisīšanā, gan filmu taisīšanā, un daudz kur vēl. Un laikam pilnībā viņi apgūt ir vai nu neiespējams, vai nu ļoti, ļoti grūti. Un jā. Un man ir pasūtījums uztaisīt istabu. Un būtībā šādi šī istaba izskatās aptuveni pabeigta. Tikai šeit un šeit ir jābūt tumbām. Un tāpēc šodien es parādīšu, kā vismaz es biju uztaisīta tādas tumbas. Jā. Man ir tas, ko var slīcināt un tas, ko var glābt. Man ir tas, ko var mīlēt un tas, ko var krāpt. Man ir tas, ko var glaudīt un tas, ko var pērt. Man ir tas, ko nevar novērtēt, nenopirkt, nesvērt. Un pat tad, ja viss kājām gaisā, man ir viss. Un pat tad, ja viss nenotiek, kā gribētos, ļauj man pierādīt, ja mēs esam un būsim tie labākie, un ja Dievs dos mums uzvarēt, tad mēs iesim tik tālu, cik varēsim, un tad turēt. Ja mēs esam un būsim tie labākie, un ja Dievs dos mums uzvarēt, tad mēs iesim tik tālu, cik varēsim, un tad turēt. Un pat tad, ja viss kājām gaisā, man ir viss. Un pat tad, ja viss nenotiek, kā gribētos, spēj man noticēt. Ja mēs esam un būsim tie labākie, un ja Dievs dos mums uzvarēt, tad mēs iesim tik tālu, cik varēsim, un tad turēt. Tagad notiek apstrādes process. Šis process ir ļoti nepieciešams, jo tas parāda, kā beigu rezultātā izskatīsies scēna. Šajā gadījumā tas parāda, kā beigu rezultātā izskatīsies tumba. Un mūsu video šis process ir ļoti pātrināts. Īstenībā man tas aizņēma kaut kur ap stundu. Un vēl jāņem vērā tas, ka fonā strādā video ierakstīšanas programma, kas bija šī palielināja datoru darbību. Un atkarībā no iestādījumiem un no sēdes sarežģītuma, šis apstrādes process var aizņemt no 5 minūtēm līdz pat vairākām stundām. Man pagaidām rekords ir viens attēls ir aizņēmis apstrādēt 3 stundas 40 minūtes, kas ir ilgi. Nu lūk, mums ir apstrādāts tumbas attēls, un es jau redzu lietas, kuras man šeit nepatīk, un pie kurām ir jāpiestrādā, bet,
Es tagad nemocīšu jums un mēģināšu jums parādīt visu to, ko vajag, ko es tagad darīšu, un tāpēc parādīšu jums tikai beigu rezultāts pēc visām manām izmaiņām. Nu jā, tātad, ko es esmu izdarījis? Pirmkārt, es beigās nolēmu teiksim tā, nopaļot, uzlabot kopējo kvalitāti, jo man aptika skatīties to kantēnu, padarīju koku bišķīt tumšāku, samazināju, samazināju to daudzumu, to gaisu daudzumu, ko atvairo šī plasmasa šeit. Vispār izdarīja nelielas, lai labāk izskatās. Tagad kopumā esmu apmierināts ar tām izskatu, un vēl viens neliels labums, un es domāju, mēs varam nokapēt šo tumbu, lai viņi stāv uz otras kapīšu, ko mēs tagad arī izdarīsim. Lūk, aptuveni, ne aptuveni, bet tieši tā izskatīsies gala rezultāts. Esmu apmierināts ar to. Un, jā, domāju, mēs mierīgi varam likt uz gala apstrādi. Un šādi arī izskatās gala rezultāts. Kā redzam, pumbas mēs esam pielikuši, un jā, istaba ir pabeigta. Kopējais laiks, kā aizņēma, lai apstrādātu gala attēlu, bija 3 stundas, 40 sekundes, 3 stundas, 40 minūtes un 34 sekundes. Tātad, jā. Tā jā, tas bija ieskats grafikā. Paldies!